Basjasī. Šodien Basjasī raidījums būs ar Jurīša mašīnu. Jurītim pirms 4 gadiem bija tikai tukšās pudeles un parādu kaudze, bet tagad tās ir viss kā vajadzīgs. Saielikām biezo maģi, aizmugurē sabūferi. Visu, ko sirds vēlās. Baigi forši pat viņš brauc tas dīzelīts, neskatoties uz to, ka viņš ir dīzelīts, kampieniņš, viss kā vajadzīgs ir. Tikai ručka jārausta. Bet es izceļojos ar savu babušku, vai ne? Jūs visu laiku prasat, kā tas Juris būs ēterā, vai ne? Jurčiks laužās. Pie manīm Juris beidzot klāt nedzērājs 3 gadi. Kurā datumā tev 3 gadi bija? Pagājušajā gadā jau 3, tev jau 4 tuliņi būs? Nu, labi. Jā? Pasaki, cik jau tu nedzer? Nē, jau. Nu, Juri, pasaki, koļījies. Nē, jau. Kur tu ej? Mašīna tur. Nē, labi. Bet gan jau viss nāk ar laiku. Izceļojos un tagad tās vienkārši gribu pa karjeriņu, drusciņu pa Juri parunāt, drusciņu pa sevīm, vai ne? Un kaut kā tā atgriezos veiksmīgi, vai ne? Pa nedēļu nekas īpaši nav mainījies. Tomēr mani busiņi nav. Bija T4 un Iveco, laikam vīri arī beiguši atpūsties. Kaut vai tagad 2 dienas šitās siltas sola un būs foršs laiciņš. Pīlis kā stautās. Klausies, Iveco ir atpakaļ, viss ir kārtībā, bija jau sabijies, domāju, ka džekam apnicis. Nē, dzīve busā, tā ir dzīve busā. Viss notiekās, daba ir daba. Oi, labais tāds pastaigs, jau karsti palika. Tā liekas, ka rudentiņš, bet ka pastaigā nav rudentiņš, tās 2 dienas vēl tādas čotkās būs. Lai ātrāk. Cilvēki atbraukuši uz mežu šašļiciņu uzcept, uzzini, ka tev ir privāta māja. Tad tādas domas nenāk galvā, ka vajadzētu uz mežu aizbraukt. Tad paši tikai pa mājām. Tā kā koks ar 2 galiem vai māja ir tas labākais variants. Labāk man tā liekas ir paceļot, aizbraukt uzcept pie dabas šašļiciņu, kaut kā tā. Nu, protams, tas ir katram savs pilnīgi individuāli. Traukus mazgā, iekārtojies, viss kā vajadzīgs pieieši parunāšu. Jā, džeks ar sunīti, es izstāstīšu vēlāk. Draugi, vēl ir labais ūdentiņš, vēl var peldēt un peldēt. Līdz ziemai tālu. Nu, kaut kā šitā. Braucam uz mūsu vietiņu. Iemest bazaru. Ir meitenes, peldās, visi peldās. Tas ir dzīve. Ūdens tā ir dzīve. Tā ir dzīvoši. Mūsu ķieģelīts, manuālā kārba, visas ekstras. Mūsu vietiņa. Izgāju laukām. Apgāju riņķī un ieliešu Basjasī krūzē iekšā. Tā, lai būtu viss kā vajadzīgs man no. Lai viss būtu tēmiņā, bez alkohola, skaisti, jautri, asprātīgi, sirsnīgi. Es jau sašuvos uz jūsu veselību, mani draugi. Redziet. Manam vojītim visādi plauktiņi uztaisīti, visur ir, kur uzlikt šitentei, ir, kur nolikt oriģinālais trauciņš, bet tas nekas, tas mums ātrumu nemazina. Nu, džeks vienkārši ar to Iveco es piegāju klāt, es viņam saku, es jau domāju, ka tu aizbraucis to, un es saku, tu ilgi dzīvo. Viņš saka, kā? Viņš saka, es visu laiku dzīvoju busā, viņš saka, biju uztaisījis, uzbūvējis māju, sieva, bērni, ar sievu sasrīdēja, saka, sievas atstāja māju sievai un bērniem,
un pats nopirka busu un dzīvo busā. Viņš saka, es arī iepriekš mēģināju, viņš saka, viņam bija T4 bus, un viņš saka, saprotiet, tur pa mazu ir tā, lai ikdienā dzīvotu. Viņš saka, šitanie es varu pilnā augumā, un viss ir kārtībā, vai ne? Es pilnīgi viņam pat piekrītu, vai ne? Nu kā, ne jau es viņam piekrītu, es vienkārši nevarētu. Saproti, tēma mums ir Basjasī šoreiz, un mēs runājam, cilvēki ar nojām soļo, viss notiekās, vai ne, tur aiziet. Un vienkārši es saku, ka es iepriekš redzēju, tur viņam tāpat alutiņa, alutiņš vai ne, un to. Protams, es nekad Basjasī nav bijis pret to, ka nevajag dzert, vai ne? Basjasī ir tikai pret to, ka tu nodzer visu, ka tu paliec bez nekā. Ja tu māki dzert, tak dzer, vai ne? Tikai saprot arī to robežu, kā tu māki dzert, vai ne? Skaidrā prātā es nevarētu dzīvot vienkārši busā. Jā, paņem, tu iekapā, kaut ko uzcep gaļiņu, zini, tā ar kaifu. Viņš uz fūrīti strādā, viņš saka, man vienalga, vai esmu fūrē dzīvoju, vai šeit dzīvoju. Viņš saka, man ir labi, za to neviens smadzenes nekompastrēju, un viss ir kārtībā. Šitāda mums nav, šitāda tēmiņa, mums ir to, kad es esmu atgriezies no sava kodiena, vai ne? Un ko es varu pateikt par šito kodienu savu, vai ne? Vienmēr bijis kodiens ir interesantāks, neinteresantāks un daudz sološu, visādi kodieni, vai ne? Šitais, saproti, es vienkārši pa to sāremu, katram mums ir jādara tas, kas viņam patīk, saproti, pieņemsim, ja es būtu galdnieks, vai ne, es eju pa mežu, apsties, kā šitais koks interesanti uzaudzis, tā varētu uztaisīt tādu foršu galdu, vai ne, tu ej tālāk, saproti, tu vari, saproti, to uztaisīt, to, ja tu tā, es neesmu laikam tāds dabas cilvēks, labi, es tur aizgāju stāvkrastiem, vai ne, aizbraucu, uztaisīju tādu bildi, brālīts man saka, tur padzīvo ilgāk. Ko man tur dzīvot ilgāk? Saproti, es skatos uz tiem stāvkrastiem. Tas nav mans, saproti. Ir tur daudzas vietiņas tādā. Hjūmā tur vismaz es savā pasaulītē biju, kur Džeks Eifel uztaisījis un visādi. Un tāpat pa Narvu, vai ne? Tur arī man draugs atbrauca pretīm ar mašīnu, vai ne? Un, saproti, viņš gribēja man parādīt visu Narvu, to, bet īstenībā es eju kodienā, gribās vienam, lai smadzenīte atpūšās. Nekurā brīdī nevienā viņš man tieši foršu garāžiņu parādīja, ko es visu jums parādīšu, vai ne? Viņš man parādīja Travakurs, kur uztaisījis savu garāžu vienās miroņgalvās. Tie tādi divi spēcīgākie, zini, to, ko, mana tēmiņa, ko es gribu redzēt, ko es gribu to, viņš daudz man stāstīja pa visiem mūriem, pa visām pilīm, pa visu to, pa Tallinu. Saproti, ja es gribētu, es visu to izlasītu Googlē, vai ne? Tas ir pareizi tikai, kad cilvēks zina vēsturi, kāda tur kari bijuši, kas tur tās zem kā piederējis. Tas nav mans, saproti, es gribu redzēt to, ko es gribu redzēt, vai ne? Un tā kā sanāca, man arī Džeks saka, vienkārši tur Narvā es biju domājis, palikšu mašīnītē, tur pie robežas, tur tāda smuka upe arī, nekas tur īpaši smuks nebija, varētu 15 km tālāk pabraukt un tur palikt. Viņš saka, es pa nakti tāpatās pie draudzenes būšu, viņš saka, es saku, dzīvoklis tavā īpašumā. Es saku, davai. Un saproti, tas jau nav tāds, ka tu esi ar mašīnīti un viss vienā, tas ir pavisam savādāk. Bet, nekas. Pēc tam tāpatās man tā liekas, es 3 naktis vēl pavadīju, cik man bija kopā, 1 naktis pavadīju pie Narvas un 3 naktis, laikam, pavadīju, vienu Hjūmā. Kāda starpība? 3 vai 4. Tāpatās es pabiju ar sevi un padomāju un
Un saproti, arī braucot, mēs, viņš saka, viņam Tallinā mašīnīt jāpaņem. Es saku, protams, braucam un es aizvedīšu. Tas ir 200 kilometri. Tāpat tā, saproti, visi forši braucam kopā, runājamies. Bet tas nav tas, ka tev vienam smadzenīte, saproti, atpūšās un tu esi pats ar sevīm, saproti, un tu... Tas ir kodiens, saproti, ka tu esi viens, tas ir tāds kodiens. Tāpatās, ka tev viss apnicis, un tu dzirdi tikai, ka ko tu tikai labo, to, ko tu gribi. Saproti, viss sliktais, tev paliek zemapziņā, vai ne? Kā nāc ārā, tā tev viss nāk dubultā atpakaļ, vai ne? Es vienkārši pa šito pašu Juri arī, ka šitā mašīnīte ir cilvēks, saproti, viņš arī visu mūžu vairāk kodis, tagad viņam jau 4. gads, laikam, kā viņš nekož vai ne, un apskaties, viņam šitā mašīna, vēl Fordu nopirci, saproti, šito viņš arī maģīti ielikt, biezot, tur to visu saķūnēt, viņš grib, lai būtu tāda konfekte, saproti, atkal cilvēks, pat es nezinu, saproti, viņš strādā, lai liktu kaut kā mantā iekšā vai kā, es nezinu, tāpat nav mantā. Jā, viņš grib savam komfortam, lai viņam ir labi, lai vīri redz, kad viņš, tipa no bomža izcēlies bombas viņš nekad tā nav bijis, vienmēr viņš ir strādājis vai ne, un tāpatās, un vienkārši strādā, nokoši strādā atkal. Viņš taču man zvanīja, zini, kaut kad, es neatceros, cik gadus atpakaļ, vai tas bija vairākus. Man vajag Voyageri. Es saku, jā, Juri, zinot viņam vajag, jā. Viņš saka, es biju Somijā, strādāju, to gribu nopirkt. Paiet 2 dienas. Viņš saka, tu man vari aizdot 300 eiro. Es domāju, skaidrs, jā. Protams, Voyageri. Saproti, es viņu nekad neņēmu tā kā pa pilnu. Un te es saku, atbrauc Džeks pie manīm, vojīti, to, tā un tā, sāku runāt. Jā, un saproti, viņš arī tikko nolika tiesības. Viņš 2 gadi kaut kur braukāja bez tiesībām. Neapturēja nekur. Saproti, mēs tā liekas, zini, kad nav reāli. Bet lūdzu tev dzīvs piemērs. Ja tu neko nepārkāp, es pats neatceros, kad man pēdējo reizi policija apturējusi. Nesienās tev neviens klāt. Parasti visus sūdus tu pālītī sataisīji. Jā. Un tad tev māki pazīmēties, māki to, un tu jau jebkurā gadījumā. Bet ja tev ir mašīna viss saformēta ar apskatī, apdrošināšana uz cilvēka, pieņemsim noformēta, kam ir tiesības, tevi neturēs neviens, saproti. Močus tagad tās vienkārši baigi daudzi skatās uz kā vārda, nav tiesība, skaidrs uzreiz stopē nost vai ne. Ja arī mocis ir tev uz tāda cilvēka, kuram ir A kategorija, arī mocis tev neaiztiks vai ne. Tas tā vienkārši, ka tev viss ir kārtībā, tad tur neuztraucies. Un jā, viņš pirmā reizē viņam tur izkrita skolas to eksāmenu teoriju nolika viņš uzreiz, vai ne, bet ar braukšanu viņš saka speciāli gāž iekšā, vai ne, tā arī varētu būt, brauc viņš tīri labi, es ar viņu blakām sēdēju, nekāda vaina nav, vai ne, cits ar tiesībām daudz sliktāk brauc, bet, tagad pilnvērtīgs, es saku, Jurit, tas būtu hokma, ja tu tagad kārtīgi apmazgātu un nokostu, bet ir taču tā bijis vīriem arī. Tas ir kaut kas. Es paņemšu komentārus, vai ne? Krūzi. Krūzi atrada trepēs. Es visu kaut kā gribās mīkstināt teikt, vai ne? Un ilgi viņa tur nostāvēja, bet es skatos, ka man krūžu kolekcija iet uz beigām. Es vienkārši pasūtīšu jaunus krūzes un tad taisīšu konkursus. Atro krūzi, kas atminējas, kāpēc es no šitās puses. Kristaps kā pirmais atbildēja, kad kaut kas mutē trūkst vai ne. Jā, viss ir kārtībā, visu salikam, viss ir vietā atpakaļ vai ne. Bet redzi, kā veči nemaz tā neievēro, ka tur zoba nav pilnīgi pie kājas, zini. Bābiņas tās uzreiz, viņam tur nav zoba, es liekam telefonu pakāsu, tikko kaut kur nopīkstēju, sameklēšu un tad ieiešu komentāros. Tu zini,
1,3 tūkstoši skatījumu. Tā kā skatās tauta man uz šitos murgus visādus. Bet, zini, 1% vai 2% pat palīdz. Nu, tas jau ir daudz. Kāda starpība, saproti? Janka, skatos visus tavus video. Es arī ceļoju ar moci, bet zinu, ka mans komentārs šeit nav īsti vietā. Bet iebuhāt vajag pabaudīt grādīgo. Tas iedod spilgtākas krāsas visam pasākumam. Vispār, bez jautājumiem. Es viņam arī atbildēju, piekrītu, ja māk, tad nav bazara. Es tik par to, lai 3 nedēļas nedzīvo krāsās. Reku vēl viens. Tas gan taisnība, jā. Un pēc 3 nedēļām, kad siena skrien virsū, tad jāliek slimnīcā pie sistēmas. Tad nost visi savējie cilvēciņi, visi savējie. Sienas, es nezinu, man citi murdzinieki ir, bet sienas gluži nav skrējušas virsū. Jā, nē, es arī saprotu, tāpat kā brālīts arī. Es 100 reizes esmu teicis, nu, jā, ka viņam biežāk vairāk kaut kas sanāk, viņš paņem pusgadu gadiņu pauzīti, attīrās. Saproti, pirmais rādītājs jau tas ir, ka tev nevajag pielieties līdz finālam, vai ne? Brālīts, dzer. Vairāk nedzer. Es saku, vienreiz arī mēs kaut ko mēs pie viņa garāžā sēdējām. Viņš ar savu kompašku, es domāju, pēdējais laiks ielūgumus rakstīt to, domāju, un es skatos uz viņu, tā piestrēpsies. Nē, beigās atbraucam pie viņa, viņš uzlāk brillītes, viss ielien iekšā. Tīri adekvāts. Man būtu kādi ielūgumi rītdien. Rītdien ir parītdien, aizparīt ir aizparīt. Tā kā saproti, Basjasi ir tas raidījums, zini, alkāniem, lai būtu alkāniem. Tie, kas normāli, es nezinu, saproti, cits jau domā, es māku. Ko viņš māku? Viņš dienu katru vakaru strēb iekšā un visa mācēšana. Mēs ar sievu kodienā uz Melnkalni ar auto, lai tev un mums super ceļojums. Jā, tas ir savs puika arī. Saprot, arī bija labi paņēmis un arī tagad ilgi neņem, zinu, mēs ar viņu tā personīgi esmu pazīstams. Nu, tur arī pavisam cita dzīvīti. Viņam pavisam, saproti, intereses. Vot šitāds puisis, saproti. Un es domāju, ja būtu kodis, nekas tam līdzīgs nebūtu viņš galīgi tur, kur viņš ir tagad. Es, protams, tik sīki viņu arī nepazīstu, negribu liekus komentārus likt, bet pēc viņa runātā nojaušu, ka tieši tā par to jauno liklumu tik daudz alus man mājās nav nekad bijis galīgā sauzās. Nu, tā viņš ir, jo mums vairāk aizliegumu, jo mēs pretēji otrādāk izdaram, vai ne? Sanāk, ka tikai cietēji ir mazie veikali. Moči un metāla skulptūras saucās Nesteru kustumu Preļļos. Tas ir, ja es braukšu uz Latgali, tad es zinu, jā. Paldies, draugs, ka tu iemet komentāru, vai ne, un pasaki, es visiem, lai galvenais, lai jūs man tēmiņas pa Latgali, kur kaut vienu auto var redzēt un kaut ko interesantu ar auto saistītu. Pa darba laiku es uzprasīju tieši tā, vai darba laiku, nezinu, viņš saka, darba laiks, tak to apstīšos, jo tu biji te uzvanīši, nav nekādas bēdas vispār. Es kā eju ārā, tā atkal aizveru cieta. Jāni, veiksmīgu Igaunijas ceļojumu. Mans iepriekšējais komentārs varbūt tev neparādās, tāpēc mēģināšu atkārtoties. Labajā pusē sēdi, jo varbūt kameru ērtāk var novietot uz paneļa, lai filmētu labo pusi, nevis kreiso. Nē, iemesls bija zobā, es zobu devu, zaudēju. Tā, čau, Jāni, vari atsūtīt uzlīmi ar to glāzi, kur ir mašīnas svītra?
Jā, tas man tāds Jānis. Aizsūtīšu, protams. Nevaru sagaidīt ar Jurku video. Uzreiz būtu 1000 sekotāji. Protams, uzreiz būtu 2000. Nekās, Jurku pielauzīsim pa biškam, un viss būs labi. Tas ir tā, es katrā reizītē viņš brauks pēc mašīnas, tad vēl kaut ko no viņa izspiedīsim, kaut ko pa dezeršanu. Pareizais džeks. Nu, kaut kā tāds, es nezinu, man tāds vidosiks, es nevaru vēl iejusties savā ādā, man arī īsti tēmas nav, zinu, kaut kā atbraucu. Pulkstens jau ir 1:30, es vēl neesmu brokastis sēdis, bet man arī negribas no rīta ēst. Es nezinu, draugi, noteikti es vēl kaut ko iestarpināšu bišķiņ vēlāk. Pagaidām, paldies jums, ja gadījumā arī neiestarpinu, tad ar šito frāzīti beigšu un novēlu visiem skaidru nedēļiņu, foršu un dzīvi bez alkohola. Tas tomēr ir tā forši. Es atbraucu mājās, man saproti, uzreiz šitā kā toties. Nu, cik es tur biju sūdu projām, vai ne svētdien atbraucu un piekdienā 5 dienas, var teikt. To uzreiz pie saviem projektiņiem, brauc pa ceļam, ienāk kaut kas tāds prātā, kaut ko tādu apdomā. Šitā tu tikai apdomā un aizmirst. Davai pagaidām.